Labākās vietas, tad gatavi sākt. Mūsu lielā tēma, kā es minēju pirms tam, ir kultūra piķis. Atbalsts, atkarība vai savienība. Es teiktu, viens no karstākajiem tematiem pēdējā laika nogrieznī. Ja mēs runājam par publiskiem pasākumiem, kas ir finansēti no pašvaldību budžetiem, no valsts budžetiem, un te ir tā lielā dilemma. Vai publiskiem pasākumiem, kā tipiskāk ir pilsētas svētki, ir jābūt bez maksas. Jo, kā mēs zinām, šajā pasaulē šobrīd bez maksas mēs varam elpot pagaidām. Ja? Visas pārējās lietas par kaut ko maksā un kāds par to samaksā. Paiesim cauri, kā tiek sadalīts publiskais finansējums, kā darbojas privātais sektors un kā šīs sadarbības rezultātā tiek radīti kvalitīvi kultūras produkti. Un tas galvenais vadmotīvs, es teiktu, būtu tāds, ko mēs varam darīt kā industrijas profesionāļi, kas jūs visi esat šeit, kas būs arī uz skatuves tūlīt, lai veicinātu veselīgāku sadarbību, lai nekropļotu konkurenci un lai tirgus attīstītos. Un tāpat laikā mēs varētu vairāk eksportēt savu kultūru. Jā, kultūras eksports. Vēl viens apakštemats. Vēlos aicināt uz skatuves grupas Prāta vētra menedžere. Aija Auškāp! Aju! Ir koncertu un pozitīvas festivāla rīkotājs, koncerta zāles Palādījuma Rīga līdzdibinātājs. Ģirds Majors. Brīnišķīgi. Kustības dziesma dejo. Dejas skan, idejas autors un producents Eģus Arums. Koncerta organizators L-Tip Agency valdes loceklis Gints Putniņš. Fanu pulki, ja? Paldies. Līviņi, paldies. Festivāls Summer Sound organizators Uldis Pabērzis. Kādam ļoti paticis Summer Sound šogad. Paldies, arī patika. Ja? Sveiciens. Mans vārds Aivis Ceriņš, un es vadīšu šo te mūsu sarunu. Mūsu diskusijas beigās aicināšu jūs iesaistīties ar mazu jautājumu atbilžu sesiju. Ja akurāt mēs runājam kādas muļķības, jau aplamības, ja, celiet roku un bļaujiet, ja, nav patiesība. Pirms ķeramies klāt jautājumiem, es gribēju pajautāt koncerta sezonas izskaņā, kā jums ir gājis? Kā pagāja koncerta sezona? Sākam ar Summer Sound. Uld. Kopumā labi. Ja, garāk? Drusciņi pieaugums kvantitīvi pret pagājušo gadu, bet es domāju, ka mēs kvalitīvi arī esam tā kā šogad auguši un turam kvalitāti un attīstamies. Brīnišķīgi. Gint, kā tev vasara pagājusi? Arī nevarētu sūdzēties. Varētu vairāk veselību vēlēties, vairāk naudas un tam līdzīgi. Bet labs gads ir bijis, jā. Bet tās nedaudz kontrastains, jo ir bijušas kaut kādas ļoti liels veiksmes un atkal tādas dīvainas neveiksmes. Tava lielākā šīs vasaras veiksme un lielākais kritums? Lielākā veiksme droši vien būtu Niks Keivs, Siguldas Pilsdrupa estrādē 2 izpārdot koncerti. Lielākā neveiksme neslēpšu, mēs bijām ļoti optimistiski, Deivs Stjuarts, Juritmiks, mums nācās atcelt. Paldies par godīgu atbildi. Eģu, kā tev vasaras dzīve pagājusi? Karsti. Mums bija, mēs tādā vienā nedēļas nogalē trāpījāmies diezgan lustīgā kompānijā. Pareizāk sakot, 1 nedēļas laikā mēs trāpījāmies ar Robiju Viljams, mēs trāpījāmies ar Prāta vētru un pozitīvus. Jā, 6-7 dienas, 4 masu pasākumi. Bija silti, jauki, izbaudījām. Eģus, mēs jau atzīmēt arī, ka tu esi kļuvuši šajā vasarā par TikTok zvaigzni kopā ar Agri. Jā, Agrim vajadzēja tādu, kas... Kurš ir redzējis to video? Ir? Jā, tā kā par to arī paldies. Ģird, kā tev vasara? Jā, mums nav tā, ka tikai vasara mums viss gads, jo mēs tos koncertus daudz rīkojam, bet šis gads īstenībā ir ļoti spraigs gads, tāpēc, ka koncerti ir daudz vairāk kā iepriekšējos gadus. Arī Baltijā kopumā, un tam ar, teiksim, kaut kādiem savām plāniem ir jāpielāgojās, bet mums Latvijā arī bija vairāk koncertu nekā citus gadus, un kopā ar visu vietējo koncertu un citu pasākumu dzīvi šogad bija rekordvasara. Pilnīgi noteikti, bet arī Baltijā kopumā šogad bija rekordvasara. Tā biļešu nauda, kas tiek ietirgot un ģenerēta, viņa bija tālu ar atrāvienu pret kaut vai pēdējiem 4-5 gadiem.
pozitīvā vektorā. Un tas milzīgs pieaugums, jo daudz pasākumu un cilvēkiem ir daudz lielākas iespējas kaut kur tērēt un būt, un tas tiešām arī ģenerējas tos budžets. Paldies. Aju, kā tu izturējies? Mums ļoti labi gāja. Mēs priecīgi, nebija daudz, 5 koncerti, bet mums gāja tiešām ļoti labi, un tas, protams, ir pateicoties mūsu uzticīgajiem klausītājiem jums. Paldies. Paldies. Un kolēģiem ar vienu lielu kolēģiem, klausītājiem, šiem kolēģiem. Mēs brālīgi sadalījām tās nedēļas nogales. Vienīgi Eģis bija tik apdalīts, bet visādi citādi mēs tur tās 8 nedēļas nogales labi sadalām. Vai ne? Sadalījāt. Tas nozīmē, ka konkurences padomu nav jāiejauc šajā visā. Mums Latvijā ir diezgan populāri diskutēt par karteļiem visādiem, ja? Bet... Ja jau tieši sadalījām, saka, tad jau jāiesaist. Tāpēc es saku. Klau, mazliet esam iesildījušies un ķersimies klāt mūsu pamata tēmai kultūra piķim. Kultūras un naudas attiecības, publiskais sektors, kas ir pārsvarā tie pašvaldību budžeti, pilsētas svētki, kādi lielāki, kādi mazāki, kāda prāta vētru, kāda ir Intera busula, kāda ir vienkārši pašdarbnieku pulciņi, kas uzstājās. Ir mīts vai stigma, kas tiek pausta, ka Latvijā kultūra ir pārfinansēta, arī šī budžeta veidošanas kontekstā tika likts klāt tas jautājums par kultūru. Cik kultūrai tiek novirzīta nauda no valsts budžeta? Punkts 2. Cik kultūrai novirza naudu pašvaldības? Vai publiskā telpā izskanējušais viedoklis, ka kultūra ir pārfinansēta, jūsuprāt atbilst patiesībai? Ar īsu būtu paskaidrojumi. Hedžu, sākšu tev varbūt. Jā un nē. Jā un nē. Skaidrs, ka ir kaut kādas labas un atbalstāmas lietas, kurām vajadzētu vairāk. Un tad pašā laikā ir skaidrs, ka tiek atbalstīti viendienīši, tiek atbalstīti projekti, kas konkurē ar privāto sektoru, kas nav labā prakse. Un šī diskusija droši vien ir nepieciešama un svarīga, bet tā ir problēma, viennozīmīgi, jā. Bet problēma ir tajā, ka pašvaldības tavuprāt tērē, pasakot, ka bez maksas. Viens ir tas, ka ir pieejama labi kultūras pasākumi bez maksas pašvaldībām. Otra lieta ir tas, ka mēs skaidri, vismaz es zinu, un daļa mani kolēģi arī zina, ka pašvaldības jau veidojot budžetu paredz, ka zinām mīnusu budžetā, nākamā gada budžetā, kultūras pasākums mums būs ar 10 000 mīnusu. Kas mums ir absolūti graujoši šeit sēdošiem un pāriem zālē, mēs nevaram atļauties iebudžetēt sev mīnusu savā būtībā. Jā. Gint, kā tu raugies šo jautājumu? Tu arī nevar atļauties iebudžetēt mīnus savā uzņēmumā. Sanāktais reizē. Iebudžetējās viņš pats. Tā atkāpa maz. Jā, es Eģim varu piekrist. Šis ir smags jautājums un nozare vai nozarē strādājošie producenti šo jautājumu jau mēģina risināt vairākus gadus. Ceram, ka varbūt arī dialogs pie kaut kā novedīs, bet patreiz tā situācija ir smaga, jo kaut par tiem pašiem pilsētas svētkiem, ko tu pieminēji, runājot agrāk, ja viņi bija, teiksim, lielākajās pilsētās, tagad praktiski ir jebkurā lielākā ciemā, tas viss notiekās, tas viss ir bez maksas. Un principā nozarē, kura varētu arī šādas pasākumus paši veidot, jo principā valsts pamatlikumā ir tas, ka valsts un pašvaldības nedarbojās nozareis, neiet nozareis, kurās ir reāli tirgus konkurence, kā mūsu jomā. Paldies, ka atzīmē šo. Es arī šo tēzi būtu minējis, jo tieši to arī nosaka. Uld? Tur jautājums ir... kultūrai nauda pa daudz, tas nebūs populārs teiciens. Es domāju, ka kultūrai nauda tik, cik var dot, ir jādod. Jautājums ir, kā tā nauda tiek iztērēta un kam tā nauda tiek iztērēta, cik kvalitīvi un profesionāli tie pasākumi tiek rīkoti un samērīgi, jo īstenībā ir, es teiktu, ka ir jābūt ir kaut kā to regulēt, protams, ir lielāks un mazāks pašvaldības, un principā tam budžetam būtu jābūt uz iedzīvotāju skaitu. Sanāk maziņa pašvaldība,
iztērē pāri saviem līdzekļiem, uzrīko nenormāli milzīgus pasākumus, kur atkal varbūt teorētiski bagātāk pašvaldība rīkojās saprātīgāk un samērīgākus pasākumus rīko. Tā, tas ir par samērīgumu. Jā. Paldies. Ģirt? Es nezinu, tā jau var turpināt. Es piekrītu lielā mērā to, kas izskan. Tas jautājums, manuprāt, ir tāds, svarīgi nepārprast, jo vai kultūrai ir par daudz naudu? Nē, nav. Tad mums jāatrod precīzi, ko mēs gribam to pavaicāt. Ja mēs gribam ķerties klāt pie tiem pašvaldību pasākumiem, tad tas ir, protams, viens temats, par ko mēs varam šodien runāt un gribam runāt, un tas daudz kam nepalīdz. Protams, tur arī ir savs aspekts, jo reģionos kultūras pieejamība ir funkcija, kas valstī būtu pildām, un tur nevar visam pateikt, kas ir par brīvu, vai par visu, ko rīko pašvaldības, ka tas ir nepareizi. Bet tas, kur darbojās uzņēmēji, un tas, kur darbojās, piemēram, privātais uzņēmējs, protams, ka uz to būtu jāskatās uzmanīgāk, vai publiskai naudai tajā vajadzētu iepļūst tādos apmēros. Jo tas nav tā problēma viena, ka tas nav stāsts par pasākumu, kas ir par brīvu, un uz mūsu pasākumiem nepērk biļetes. Tur ir vēl viena lieta, kas kropļojās, un ko es esmu vasarā savās intervijās pieminējis, un es zinu, ka daudz to uzķēr, jo tas arī spiež šos mākslinieku honorārus neadekvāti uz augšu. Viņš neatbilst tirgus situācijai, jo, piemēram, tev izveidojas tā situācija, ka mākslinieki šajos pasākumos, kur ir finansēti par publisko naudu, tad šie honorāri figurē tādos apjomos, kādos šie mākslinieki paši nebūtu spējīgi, piemēram, biļetes pārdot. Un tur veidojās ļoti kropļojuši, piemēram, festivāla rīkotājiem, tā kā mums ir Uldi, mēs uz to ļoti labi izjūtam, jo mums ir vienkārši jāpielāgojas tam, un tad tur veidojas tā. Un tā ir tāda kropļojuša, un beigās tā ir tāda īstermiņa arī lieta, jo, piemēram, ja šis tirgus pazudīs un šī pašvaldība finansētie pasākumi izzudīs, tad patiesībā šie mākslinieki sastapsies ar reālo realitāti. Protams, ir šobrīd forši, jo ir tirgu nauda, kas ir gatava to tērēt, un tāpēc viņi arī to var paprasīt, bet kopumā tas nepalīdz sektoram kopumā. Bet es domāju, ir ļoti svarīgi ir mēģināt saprast tās detaļas un aspektus, kuros mēs par to gribam runāt. Es domāju, ka kopumā mūsu valsts kultūra tomēr ir diezgan liels veiksmes stāsts, un tas mums ir ļoti svarīgi. Un ja runā par to kultūras ministrijas budžetu, tur ir jāsaprot, tas nav stāsts par naudu pasākumiem un teātriem. Viņam ir virkne funkcijas, bez kurām šī valsts izstītos pilnīgi citādāk, nebūtu mūzikas skolas, nebūtu biblioteks, nebūtu muzeja, un tās lietas, man liekas, tomēr ir jānodala. Paldies, Ģir. Es vēlreiz pasītot šīs diskusijas jēgu, būtību un to mērķi, pastīties par to liederību, un paskatīties, vai tiešām tas publiskais sektors neiejaucas privātā sektora darbā. Jo es ieaušu mazs piemērs, pirms vēlēšanām bija aizpagājuši gadu Cēsijas pilsētas svētki bija bez maksas. Biju novadnieks, un šogad biju 20 eiro par instrumentu koncertu. Rekā sāk mainīties, bet vēlēšanas beidzās. To politika rokas ir mazliet malā. Aju, tavas domas par šo mītu stigmu? Es varu apkopot vīru teikto, kultūrai naudas par daudz nekad nebūs. Tas ir numur 1. Numur 2 ir tas, ka tā ir pašvaldības viena no funkcijām padarīt kultūru pieejamu jebkuram pašvaldībā dzīvojošajam. Tas, kā tas tiek izdarīts, tas ir nākamais jautājums, ko mēs, kā es dzirdēju, ir risinājumi. Kas attiec uz Prātu vētru, mēs jau pirms daudziem gadiem esam apzināti pieņēmuši lēmumu, kā mēs organizēsim savu sadarbību ar pašvaldībām un valsts naudu un tā tālāk. Mēs sadarbojamies ar pašvaldībām, bet mēs organizējam paši savus koncertus. Mēs faktiski ar ļoti retiem izņēmumiem piedalāmies pilsētas svētkos, bet tie tiešām ir izņēmumi. Un šajā gadījumā es varbūt tā kā mazliet maliņā pastāvu no tā lielā trača par to, vai par daudz, vai par lētu, jo mēs sadarbojamies ar pašvaldībām. Ja mēs runājam par sadarbību ar pašvaldībām, nebūsim tajā prizmā, ka demonizēsim tagad tur mērus un viņa vietniekus, ka tie tagad ļaundari, kas tērē mūsu naudu. Un jāapšaubām, arī šeit klātsošie gan nozara profesionāļi, gan mākslinieki, mēs arī tur arī strādājam. Mēs arī paši saņemam šo atlīdzību. Es arī pats esmu vadījis dažādus pilsētas svētkus. Te ir jautājums par to otru pusi. Ir honorāri, ko minēja Ģirds, cik to var paprasīt. Un otra lieta, vai tam tiešām ir jābūt bez maksas vai ar daļēju līdzmaksājumu. Paturpinot domu, Ģirt, pozitīvs festivālam Rīga
palīdz piefinansēt. Tāpat arī Summersoundam, es domāju, arī Prāta vētrai palīdz, kas ir, teiksim, Jelgava vai Daugavpils. Un šīs ir tas virziens, ko mēs tagad gribētu iet, viņu sauc arī par privāto partnerību, PPP. Kā jūs raugaties, vai tas ir tas virziens, kā iziet ārā no tā, ka viss ir bez maksas? Ir. Jo, tu esi tāds putākais Rīgas piemērs. Nē, tieši tā, tas ir viens no šiem paņēmieniem, kā, piemēram, arī mēs pamatojam, kāpēc pilsētas ieguldījums ir adekvātāks, piemēram, to pievienot privāti rīkotam pasākumam, un tas ir tā pilsētas investīcija, viņi kļūst par reizinātāju. Kādreiz bija arī gadi, ka pilsēta par brīvu Rīgā taisīja pasākumus. Tur Lucavas salā bija gadi, ka tur bija John Legend, kaut kādi mākslinieki par brīvu, tāds ir. Un mēs tieši uz to, tas, ko mēs, piemēram, pilsētai pārdodam to ideju, kad šos līdzekļus ieguldot jau privāti rīkotā pasākumā, šī investīcija kļūst preizinātāja. Tas ir pilnībā tas pats, ko Prāta vētra spēja pierādīt, un droši vien Summersounds, un tas nonāk pie ļoti arī daudz tādas racionālākas, jo tas privātais uzņēmējs, viņš jau riskē tomēr arī ar savu naudu lielā mērā, vēl lielākā, un tāpēc, teiksim, tev vienmēr šī racionalitāte vai cik kāds ir gala rezultāts, kā tiek sasniegt mērķi, viņi tiek privāti rīkotā pasākumā būs daudz efektīvāki. Un tāpēc tas ir noteikti ļoti pozitīvs veids, kas ir kā alternatīva nekā vienkārši šie brutāli šie pasākumi par brīvu. Un pie kam mūsu gadījumā, piemēram, ir tā, ka šis atbalsts, ko mēs saņemam no pašvaldībām, viņš turpat arī paliek. Viņš atgriež šīs pašvaldības teritorijā pie uzņēmējiem, pie komunālām saimniecībām, pie atkrituma apsaimniekotājiem tā tālāk. Tas nav tā, ka mēs paņemam naudu, sabāžam kabatās un aizbraucam uz Rīgu. Ar to tiek samaksāts par pakalpojumu, kuru mēs pērkam tur uz vietas. Jo tur varbūt es vēlreiz pabeigšu to savu domu tā ātri, kad tā atšķirība ir, ja pilsēta, piemēram, šos līdzekļus pati tērētu, viņi to pasākumu uztaisīja daudz reiz mazāk. Viņš neatvedus tik daudz cilvēkus, tas nebūtu kaut kāds, teiksim, cilvēki no citām pilsētām. Prāta vētras gadījumā varbūt nav tik daudz no ārzemēm, bet, piemēram, no citām pilsētām. Kurā gadījumā tas ir ekonomikai daudz lielāks ieguvums no šāda lielāka pasākuma, nekā, ja šī nauda tiktu tērēta savā pasākumā, kurš būtu daudz mazāks. Līdz ar to tas ieguvums ir mazāks. Tā ir tā atšķirība. Jā. Atdevis paritāte. Kāda ir atdeva? Uldi, par Summersoundu Liepāju. Kā jūs sadarbojaties, pastāst? Mums ir salīdzinoši pavisam neliels atbalsts no pilsētas, ja teiksim tā skatāmies proporcionāli, kad 3-4% no mūsu budžeta mums pilsēta piepalīdz. Tā, tas nav tāds būtisks un nav kritisks mums tas atbalsts. Ir sadarbība, mums vairāk ir tā sadarbība tāda, kad ir ļoti liels atbalsts dažādus tieši organizēšanā, un tas tomēr ietekmē, tas pasākums ir liels un pilsēta tas ietekmē, un dažādas ar visādiem dienestiem sadarbības ir ļoti atsaucīgi, un tur izdodās viss. Bet es varbūt arī savu domu par to, kāds tas risinājums tam varētu būt. Protams, viens jau ir kā tāds acīm redzamākais risinājums būtu, ja šie pasākumi nebūtu par brīvu, bet būtu par maksu. Bet tiklīdz kā tu ievies par maksu, tev ir kaut kādai pieejas kontrolē jābūt. Tev ir jāliek žoks, jāliek apsardze, vēl kaut kas. Un tas atkal viss sadala, kas būs vienā pusē žoga un kas būs otrā pusē žoga. Protams, var atbalstīt savus vietējos iedzīvotājus. Tas viss ir risinājums, bet tas nav. Es domāju, ka drīzāk tas risinājums varētu būt tāds, kad ir kaut kāds limits uz iedzīvotāju skaitu, kas viegli izmērāms. Pilsētā ir noteikts iedzīvotāju skaits, gadā ir, tur N eiro uz iedzīvotāju, un tā limitos arī pašvaldība darbojās. Un tad arī nelidot ārā kosmosā kaut kāda, kur neproporcionāli liela pasākumi mazākās vai trūcīgākās. Protams, ir kaut kāda reģiona, kas jāatbalsta. Bet es domāju, ka tie samērīgumam ir jābūt ar to. Jā, paldies, Uldi, jo šī tiešām ļoti simpātiska ideja par to pret un cik. Jā, tur droši vien blakus jautājums ir, Latvijā lielākā daļa pilsētu, arī valsts pilsētu, saņem finansējumu izlīdzināšanas fonda. Piemēram, es nosaukšu piemērā, gatavoties šim, Daugavpilī bija 640 000 kultūrai. Tā, lai mēs saprastu, jā. Jautājums, jā,
ir vai nav pareizi, jo šī pilsēta saņem naudu no izlīdzināšanas fonda. Ja? Viņi jau zina pēc noklusējuma, ka mums tur 50 ieripos. Viss skaidrs. Nu, es kā piemēru saucu. Jā. Ko tu Tas, ko es teicu, jā, kad ir atbalstām un tomēr ir kaut kāda valsts politika, un mums ir tomēr ir jāskatās arī valstiskā mērogā, kādi pasākumi, kur notiekās, un ņemot vērā visu to, kas notiek tajā pasaulē, vēl jau vairāk. Bet es vēlreiz atkal par to pašu samērīgumu, ko, ir izlīdzināšanas kaut kāda fonda, bet viņiem jau pašiem savā budžetā arī ir kaut kādi līdzekļi, ieplānot kultūras līdzekļi. Tas ir jautājums, cik lieli un kā viņi tiek iztērēti tie līdzekļi. Tas jautājums. Nē, tas izlīdzināšanas fonds tomēr ir būtiski lieta, jo tas Daugavpils stāsts bija kliedzošs stāsts, tā ļoti liela nauda. Daugavpils pa lielam taisa savus šos lielos pasākumus par Rīgas iedzīvotāju naudu, jo Rīga ir vislielākais iemaksātāja pasākums. Un tad tur rodas arī kaut kāda situācija, tā kā bet tāpēc, ka tur tie līdzekļi tik lieli, tik tērēt, un tas uzreiz pievērst uzmanību tik ļoti. Tā ir tā disproporcija, ko Uldis min. Es perfekti sapratu, tāpēc es Daugavpilu pieminēju, es jau sapratu. Jā, un viens tas izlīdzināšanas fonds, bet viņi tērē dažādām lietām. Es jau vairāk runāju, viņi izlīdzina, bet jautājums ir, kā viņi tiek iztērēti, un vai tiešām ir, man liekas atkal, ka tieši, kad mēs jau pamanām tās lietas, ko mēs runājam, kad ir mazāka pašvaldība, bet tas pasākums, viņš pārsit, tur festivālu vai vēl kaut ko, ja, ka viņš ir neproporcionāli liels, kā tā nauda tiek iztērēta uz to vienu iedzīvotāju. Ja. Tas, man liekas, ir būtisks jautājums. Jo, ja tas ir pasākums tās pašvaldības iedzīvotājiem, fine, bet viņš jau pārvēršās tādu, pus Latvijas pasākumu brīžiem. Paldies. Ginteģu? Jā, es varu piebilst tikai to arī, ka arī šie pilsētu pasākumi aizgājuši, manuprāt, nepareizā virzienā, jo arvien mazāk es skatos, ka tiek iesaistīti vietējās kultūras dzīves, kolektīvi vai cilvēki, bet tas jau izvēršās tagad par, grupu 10, kas tajā gadā, piemēram, ir populāras, kurš tagad atkal viņas paņemsim, teiksim, ja? Jo nav jau grūti, teiksim, mehāniski, tev nav jādomā par budžetu, salikt 3-4 grupas, pastīties, kas mums šeit ir populārs, un tās grupas brauc no vienas pilsētas uz otru, un tas, man liekas, arī ir viens aspekts, kas nav pareizi. Bet tā es kolēģiem, protams, piekrītu pilnībā. Ja? Lielās pilsētas, ieguldot šos līdzekļus, principā nopelna priekš pilsētas iedzīvotājiem, priekš uzņēmējiem, kas strādā šajās pilsētās un arī maksā nodokļus. Jā. Edžu, lūdzu. Šie lielie pilsētas svētki, kas ir pa brīvu, šī nav vienīgā problēma, ko mēs esam identificējuši. Kas kaut kādā veidā mazliet liek kāju priekšā mūsu darbam, ir vēl viena lieta. Sevs cienīgas pašvaldības centrs jau šobrīd rēķinās ar 5000 cilvēku apmeklētājos pilsētas svētkiem. Tas nozīmē to, ka viņi klasificējās jau šīs paaugstināt riska drošības pasākumos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē baigo zafti, jo pašvaldības vai pašvaldības cilvēkiem vai valsts cilvēkiem, organizatoriem nav jāievēro šis drošības likums. Uz viņiem neatiecās. Mums privātiem tas attiecas. Tas nozīmē to, ka mūsu pasākums paliek dārgāks, jo mums ir jāveido drošības plāni ar visiem drošības normām, gan apmeklētāji, gan arī tehniskā drošība, un tas ir nesalīdzināmas izmaksas ar to, kā veido pašvaldība. Viņi neievēro šīs lietas. Līdz ar to mēs atkal paliekam nekonkurētspējīgi cenā ar mūsu pasākumu. Un mēs šo varam turpināt, un pašā laikā arī atkal šis kultūras nams vai šī pašvaldības iestāde vai teātris. Es, piemēram, ar savu veidoto pasākumu varu pretendēt uz kaut kādu fondu naudu, valsts fondu naudu. Bet ja es esmu uz vienas līnijas ar jau kultūras namu un teātri, kuriem jau ir budžetā paredzēts pasākumam, un man nav budžets. Respektīvi, šīs visas lietas ļauj mums vienā rindā nosēsties un tirgot biļeti par tādu pašu cenu, kā tirgo pašvaldība. Un mēs viņu varam turpināt ar valsts koncertu piešķirtajiem līdzekļiem, ka iet par kultūras namu un tā tālāk, to mēs visi zinām. Tās ir tās lietas. Skaidrs, ka mēs ar pašvaldībām sadarbojamies, mums ir labas sadarbības lielākai daļai, bet tā nevienmērīgā starta pozīcija ļauj mums attīstīties un nodokļu naudas un jaunas darbvietas un tā tālāk, kas viss ir no mums atkarīgs.
Paldies. Jā, Es vēl tikai par to pašu drošības jautājumu gribēju piebilst, ka viens ir tas izmaksu jautājums, bet otrs pēc būtības. Tās drošības prasības, viņas jau par tēmu. Un mēs to izpildam, un ne jau tāpēc, ka tas būtu lieki mums darīt, bet tas ir jādara visiem, jo kāda atšķirība, vai man ir 10 000, vai pašvaldībai 10 000, tas pasākums tikpat bīstams ir. Un ja viņi nepilda, tad tas ir atkal īstenībā drošības jautājums. Paturpinot par šīm izmaksām skaidrs, ka viena lieta ir vienkārši iedot naudu, jā, otra lieta ir atbalstīt dažādām funkcijām. Es ievišu piemēru no Robija Viljams koncerta tramvaju organizēšanu. Ģit, vai tu maksāji par tiem tramvajiem, vai Rīgas pašvaldība palīdzēja viņus organizēt, teica, mēs aizdīsim tos cilvēkus, lai satiksmi mierīgāk. Restīvi, atbalsts nevienmēr var būt finansiāls un graudā. Rīga vienīgā pilsēta, ko es zinu Eiropā, kur rīkojot lielos pasākumus par sabiedrisko transportu, sanāk organizatoram maksāt. Piemēram, Kaunijā stadionu koncertos sabiedriskais transports tad ienāja par brīvu, bet Rīgā, diemžēl, tas regulējums ir tāds. Un, tur gan es zinu, pilsēta cenšas kaut kāds risinājums rast uz priekšu, bet ne, tur organizatoram, diemžēl, tā ir tie papildus izdevumi budžetā. Es dzirdēju, ka pilsēta taisās rast risinājumu, ka uzlikt par pienākumu noteiktu daudzumu tramvaju norganizēt, jo organizatoram? Jā, organizatoram. Šis man jaunums. Jā, mēs arī, prātvēt arī, protams, maksā par tramvaju. Maksājāt mežparkā par tramvaju? Bet, man ir svarīgi, lai mana koncerta apmeklētājs var nokļūt mājās no mežparka, tāpēc es saprotu un es uzņemos to, kā šīs te koncerta rīkošanas izmaksas. Būtu, protams, ļoti jauki, ja Rīga mums uzsauktos tramvajus, bet es saprotu arī, ka tad pilsētā ir jāuzsauc pilnīgi visiem, un tad mums ir diezgan daudz mežparkā rīkot gribētāji. Viena taisnība, viens likums visiem. Jā, es varbūt nedaudz koriģēšu, papildināšu, ka Kaunijā nav šis transports tādā tiešā nozīmē par brīvu. Koncertu rīkotājs par to samaksā, tāpēc viņš ir par brīvu. Bet, jebkurā gadījumā viņš tad ir par brīvu. Rīgā koncertu rīkotājs samaksā, bet sabiedriskais transports jau nav par brīvu. Tev jau tā biļete ir tāpat jāpērk. Jā, bet tad pēc tam no organizatora rēķina noņem nost to summu, ko godprātīgais braucējs ir samaksājis. Tā kā, ja visi samaksātu, tad mums būtu jāsamaksā tikai par tur virsstundām, plānošanu un kaut ko tādu. Tas ir tieši būtisks jautājums, jo principā ir viena valsts kompānija, vai respektīvi Rīgas kompānija, kura nodarbojas ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem, un viņi paši nedomā par to, kā cilvēkiem pārdot vai izkontrolēt, vai cilvēki pērk šīs biļetes. Un to viņi uzliek uz rīkotāju pleciem. Tad taisnības labad ir jāpiemina tas, ka šobrīd tas nav obligāti, tā ir mūsu labā griba. Šobrīd tas nav obligāti, bet Rīgas kungi organizē to tramvaju. Jā, tā ir mūsu organizatora labā griba, bet jāatzīst, ka Rīgas kungi šobrīd domā likt to, ka, lai tu saņemtu publiskā pasākuma atļauju, atbilstoši savu pasākumu apmeklētāju skaitam, tev būs jāsamaksā jau preventīvi par Rīgas satiksmes pakalpojumiem. Kas, manuprāt, ir mazliet nepareizi, jo mēs beigās atvedam. Man izdevās uz Rīgu atvest no 42 dažādām pasaules valstīm apmeklētājus. Un tas man prasīs ir līdzekļus, lai es viņus uzaicinātu. Un manuprāt, ka Rīga to tramvaju var uzsaukt, kā tas ir lielākajā daļā Eiropas pilsētas, kurās notiek liela pasākuma. Gint palīdz man, kurējā pilsēta Lietuvā bija viena, kura līdzīgi kā turismā to nodokli pie biļetes pieliek €1 klāt. Tā ir Kaunija, jā. Jā, Kaunijā. Tad Tallinā ir pa brīvu vispār. Es dzirdēju, ka vēl kaut kur Dienvidu Eiropā arī kaut kāda neatceros. Respektīvi, kur apmeklētājs jau pērkot biļeti līdzīgi kā par turismu samaksā €1, un no tā eiro tiek nosakts ir sabiedriskais transports, kas manuprāt, ir izcila schēma. Ko tur tā... Jo, ja mēs ielaižam savā pasākumā citu uzņēmēju, alus tirgotāju, bulciņu tirgotāju un nāga vīlīšu tirgotāju, tad labā praksa ir, ka viņi mums par kaut ko samaksā, bet mēs ielaižam uzņēmēju ar transportu, bet mums pat tas ir jānosēc. Tas īsti pareizi nav. Es pat teiktu, ka labāks piemērs varbūt šādā gadījumā ir Tallinn, jo tur rīkotājiem par to nav jāmaksā, pilsēta pati padomā. Bet tur, protams, ir par papildu reisiem. Tur, protams, ir viena liela atšķirība. Tallinā sabiedriskais transports jau pats par sevi ir par brīvu. Bet, protams, viņš lielo koncertu dienās, tas ir saistīts ar ļoti daudz papildu reisiem, ko pilsēta pati nodrošina. Labi. Mazliet esam pakratizējuši arī, kā saka, pastījušies. Monēta ir avers un revers. Kā
jūs kā Latvijas šoubiznes, jūs esat top cilvēks, taisa visu lielāko. Kā jūs redzat šo te sadarbības modeļu veidošanu ar dažādu izmēru pašvaldībām? Sākot ar Rīgu, beidzot ar Kuldīgu vai Cēsīm. Kā jūs redzat šīs te formas, kā nozares profesionāļi? Ai. Skatāmies uz risinājumu. Jo, mēs varam, papļāpāt, padzert kafiju, jāpēc bulciņas. Jā, man šķiet, ka mēs ar Prātu vētru diezgan veiksmīgi esam izveidojuši veiksmīgu sadarbības modeli, kur, kā jau es minēju, atbalsts nonāk atpakaļ konkrētajā pašvaldībā, kur mēs pērkam pakalpojumu šajā pilsētā. Tā kā ģirds teica, tad varbūt mēs nepiesaistam tik daudz turistus, bet mēs veicinam iekšējo turismu pārvietošanos Latvijas teritorijā. Katram varbūt tas ir mazliet citādi, tas pienesums un tas pluss, ko mēs no savas puses varam dot pilsētai, bet man šķiet, ka tāds, jo neviena no mūsu sadarbības pilsētām nekad nav apmaksājis Prātu vētru honorāru. Tas ir tāds diezgan arī aktuāls jautājums vienmēr pēc tūres, kā tiek uzdots pašvaldībām, kādu honorāru saņēma Prātu vētra par šo koncertu. Prātu vētra nesaņēma honorāru, Prātu vētra saņēma atbalstu pasākuma rīkošanai. Paldies. Ģirt, kā tu redzi? Nezinu, es tā vienu modeli grūti būtu... Mēs pieminējām PPP, kas ir visizplatītākais vai līdzfinansējuma formā, Tallinas piemērs, transporta. Ko tu vēl redzi? Jā, es domāju, ka pie mums ir Latvijā svarīgi varbūt kopt tādu plašāku skatu uz lietām. Piemēram, šos pašvaldību pasākumus runājot. Un Latvijā ļoti daudz problēmas, ka cilvēki ļoti mēģina... Viņi nespēja paši izdomāt, ko darīt. Ja? Piemēram, viena pašvaldība uzbūvē basēnu, visas pārējās arī mēģina būvēt basēnu. Viena pašvaldība uzbūvē koncertzāli un visas pārējās arī būvē to tur. Un tieši šajos pasākumos ir tas pats. Viens sāk taisīt, teiksim, kaut kāds, stāru koncertus, latviešu stāru koncertus, un pārējās pašvaldības cenšas pārsist. Un tas ir arī uzņēmējdarbībā Latvijā problēma un viss, ka cilvēki bet cilvēki jau nesaprot vienu lietu, ka tu jau nevari veidot ilgspējīgu biznesu visu laiku mēģinot savam konkurentam kaut ko ņemt nost, ja? Jūs vienkārši abi paliekat vājāki. Un tāpat pēc kaut kāda laika tas viss nebūs. Un dabrām šie pasākumi arī, kā ir Eiropā. Mans priekšstats par Eiropu un par, teiksim, Eiropas pilsētām, katrā ir kaut kas, vienā ir opera festivāls, vienā ir vietējo danču festivāls, citam ir kaut kāda sporta pasākumi, citiem ir vasaras sporta pasākumi, kur tu, piemēram, skolas tu taisi, piemēram, jauniešu sporta, kaut kādas lietas. Tie visi, nav jau runa, ka visiem ir jātaisa rockkoncerti, ja? Un tas nespēja uz lietām skatīties daudz plašāk, un viņa tā spēja var nākt tikai tāpēc, ka cilvēkiem ir saskari un tāda uzņēmēja darbības domāšanas, un valsts publiskā sektorā viņas ir ļoti vājā līmenī, jo nevienam pašam šie rēķini nav jāmaksā. Tas viss notiek par publisko naudu, un neveidojas tā atbildība pret iztērēto naudu un pret kaut kādu, teiksim, bet, protams, tas viss nav tik vienkārši, jo, ja vajag lielu pasākumu uztaisīt šogad, tad vieglāk, protams, viņi ir apaicinot kaut kādu kārtīgu zvaigzni, un tev būs uzreiz rezultāts, nevis, piemēram, 5 vai 10 gadus attīstīt kaut kādu jaunu konceptu, kurš novedīs pie kaut kā ilgspējīgu. Tāpēc tā varbūt ir vēl viena lieta, ko es varu. Sevišķi ir iemesls rīkot to lielo pasākumu tieši šogad, jo ir vēlēšanas. Jā, es negribēju to vēlēšanu faktu pieminēt, bet man viņš vienkārši iekrita acīs, jo es regulāri uz to savām Cēsīm braucu un es eju uz tiem pilsētas svētkiem un man bija tāds bams. Jā, labi, jāmaksā, instrumenti jau forši puiši, un koncerts bija labs. Bet iepriekš gads laik pa brīvu bija, jā. Nē, es vēl mērkungu satikšu, ņem šo pastāstīšu. Jā. Eģu, tavs par sadarbības virzieniem, vektoriem. Te bija jau foršas idejas labs. Šis ir ļoti labs. Man jāatzīst, man arī visai manai organizācijai ļoti laba sadarbība ar pašvaldībām. Mēs nemaz nevaram iztikt bez pašvaldības atbalsta, jo mūsu darbības specifika ir amatieru māksla. Labi lielā līmenī, tādā skaita ziņā. Bet mums ir koristi un dejotāji, folkloristi. Tas nozīmē to, ka ikdienas darbība viņiem nodrošina pašvaldība. Tad mūsu pasākuma dalībnieks ir pašvaldības dibināts kolektīvs. Līdz ar to es varu teikt tikai lielu paldies, un tā sadarbība ir laba. Arī sadarbība ar Rīgu, kā notikumu vietu, arī tur
paldies, tur viss ir kārtībā, bet tās iepriekš minētās lietas, nu, tas pats sabiedriskais transports, ja mēs esam atveduši daudz cilvēkus, vēl tur tādi administratīvi noteikumi, viena otru, kurus man liekas, ka vajadzētu pārskatīt, nevis tāpēc, ka viņi kaut kādā veidā, respektīvi tādēļ, ka viņi rada liekus izdevumus, viņi ir nevajadzīgi visām pusēm, gan pašai pašvaldībai, gan mūsu kā organizatoriem. Paldies. Gin? Nu jā, es pilnībā piekrītu Ģirtam un Edžum, un varbūt kaut kādā mērā to apkopojot, es jau teicu, teiksim, ka patreiz tas viss ir novedis pie tā, ka viena populāra grupa spēlē 10 pilsētu svētkos, bet tas pareizais ceļš būtu šīm pilsētām, tas ir vienkārši piezvanīt grupai, tagad spēlēsiet pie mums, novienoties par noteikumiem un viss, bet tas pareizais ceļš ir tieši domāt virzienā, kā Edžum ir pasākums, ka tas ir kaut kas interesants, tas ir kaut kas cits, tas ir kaut kas savādāks, tas vēl papildus, tas iesaista vietējos kolektīvus dažādu mākslas vai mūzikas. Un tas ir, un, protams, otra lieta, teiksim, varbūt ir tā, kad, es pieņemu, ka tas ir diskutējams, bet varbūt arī kaut kādā mērā šie pilsētas svētki, viņus nebūtu jārīko pašām pašvaldībām, bet varbūt tas var būt kaut konkursu veidā privātajiem sektoram, privātajiem producentiem. Kuri cīnās par konceptu idejām. Jā. Un līdz ar to tas saskan arī, ko Ģirds teica, teiksim, par šo pārmērīgo nekontrolēto līdzekļu izlietošanu, jo privātie producenti būs spiesti kaut kādā mērā varbūt savā starpā konkurēt, un šīs cenas pašvaldības saņems labāku produktu par labāku cenu. Bet šobrīd taču arī producenti jau taisa tos pasākumus. Ne jau Bet manas administrācijas meitenes to dara. Diemžēl tā es Viņas tikai sazvana, ko vai varēsi. Jā. Uldi? Jā, redzējums, tad sadarbības vektoru. Jā, es te neko jaunu laikam nepielikšu par to, ka es domāju, ka ir jātaisa konkurss par idejām un pēc tam var piefinansēt to klāt. Un pašvaldībai varbūt, ja tiešām pašiem nepietiek tās kapacitātes kaut kādas idejas tās radīt, tad rekur ir apkārt, tomēr ir tā nozare mums ir, piesaistīt un teikt, jā, mums šogad mēs plānojam 10 pasākumus, lūdzu, mēs viņus izkonkursējam. Rekur ir, nākat un piedāvājat savas idejas. Un jūsu ideja būs labākā, tad mēs dosim jūs viņu realizēt. Bet tavā pilsētā Liepājā jau bija tagad, pat kā konkurss par Liepājas. Jā, tieši tā. Tas tur tā arī jau notiek. Jā. Pastāst lūdzu šo piemēru, visi nezin šo piemēru. Ir Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gads. Un ir, tur ir uzaicinājums dažādas pasākumus rīkotāk var pieteikties pašvaldības finansējumam, kur piedalīties konkursā un ar savām idejām un realizēt viņus. Jā. Mazs jautājums, lai mums izmest nedaudz no tēmas, no serijas, kā būtu, ja būtu, nevis ar tanti un riteņu tramvajiem. Ja pašvaldībām palikt nākamā gada budžetā, mēs nevaram paredzēt pilsētasvētkus taisīt. Ņemot lielās zvaigznes, jūs varat izmantot pašdalības kolektīvus, kas jau tiek finansēti mūzikas skolas, mākslas skolas. Ja novadā ir kāds mākslinieks, viņš saka, es esmu gatavs tam savējiem uzspēlēt. Un tā arī ļoti bieži notiek. Es atnākšu pie savējām uzspēlēt. Kāpēc ne? Viņi man tik daudz ir devuši un es esmu audis šeit. Kas notika Latvijā nākamā gadā? Kā jūs domājat, Aija? Kas notiktu, ja nebūtu kāda būtu tā kultūras dzīve nākamajā gadā? Mums nebūtu. Daugavpilī vairs nebūtu slaboši sevi 650,000, Rīgā nebūtu 700,000. Kaut ko jau atrast, ir jau kaut kāda rezerves fonda. Kaut ko jau atrast. Nē, arī tad ir jautājums, kāpēc tad māksliniekam būtu jānāk uzstāties bez maksas. Nē, tā es nesaku. Jā, piemēram, tā tad nav mums budžeta, bet tu mums te novadnieks atnāc nodzied, to visu savējie, jo skatu neviens par velti nebūvēs, skaņu neviens bez maksas nevedīs. Un tad arī tas mākslinieks šajos visos pasākumos ir tāds ķīlnieks. Viņam ir pienākums pret savu pilsētu, kur ir izsvītrojas no budžeta pilsētas svētkus, bet pārējiem nav. Tas arī tām bišķi. Kāds var ielikt šajā trakajā vilcienā? Pamodelējot. Pilsētu vidi nepaliks bez pasākuma. Viennozīmīgi nepaliks. Un es pat domāju, ka ilgtermiņā tas varētu būt kaut kāds iegūms, jo tad radošāk,
jēgpilnāku un tā. Es pilnīgi varu piekrist Eģam, jo varbūt Jēgu, jā. kāds gads, 2, nezinu, varbūt 3 kaut kur paietu, nedaudz tukšāk, bet tad šīs vietējās kultūras iestādes sāktu domāt vairāk. Jā, paldies. Uldi? Tur Tev papraucēja. Jā, vienīgais tas, ka nevienu pasākumu bez budžeta nevar uztaisīt. Jebkurā gadījumā tas kaut vai, lai nodrošinātu to drošību un organizāciju, visu ir kaut kāda līdzekļi ir vajadzīgi. Tā, ka, tad nebūtu tie pasākumi vispār. Tad tā vietā būtu, iespējams, kaut kādi maksas pasākumi, nāktu, privātie nāktu iekšā rīkot, jo, būtu kaut kāds pieprasījums tā vai tā, ja tas nebūtu pašvaldības pasākums, tāda būtu privātie pasākumi par naudu. Un tur atkal sākās tas stāsts par tiem pašiem žogiem, sargiem un sociālo funkciju, kad ne visi var atļauties un tā tālāk un tā tālāk. Jā, jā. Jā, bet neviens jau neliedz pašvaldībām, piemēram, masturīgākos vai daudzbērnu ģimenes, piemēram, atbalstīt, iegādājoties šīs pasākumu biļetes priekš viņiem un dodot viņiem pa brīvu. Jā, tas būtu tas, teiksim, tā kā, tas, ko es iepriekš minēju, tā sākotnējā ideja, jā, visi pasākumi ir par maksu, bet ja pasākums ir par maksu, tev ir pieejas kontrole, tev ir jāliek žoks un tev ir jāliek sargs. Un tad ir sākās, kurš būs kura žoga pusē, un mēs to esam pieredzējuši, kā tas viss sabiedrībā, kad noliek žogu veikalā vai vēl kaut kur vai sabiedriskā pasākumā. Tur ir uzreiz kašķis, tur viss ir slikti. Jā, ja pasākums būtu jārīko par īstu naudu, tad arī attiecīgi uzreiz biļete maksātu daudz vairāk, un tā neapmierinātība ar to un nevēlēšanās maksāt un nespēja samaksāt samazinātu apmeklējumu skaitu, un tas noved pie tā, ka tomēr ar to īsto naudu nevar līdz galam nullēs ieiet, un tas tur tāds aburtais loks nedaudz. Gatavojoties šai diskusijai, organizatori aptaujāja industrijas dalībniekus. Īsumā tas secinājums, ko mēs izrunājam, ir līdzīgs. Neviens no aptaujātiem partneriem, draugiem, nozares profesionāļiem nebija pret pilsētas svētkiem, kuros piedalās novada pašdarbības kolektīvi, ja, zaļumballes, varbūt kādu vietēju ansambli, kāds noteikti tiešām ir ļoti, ļoti daudz Latvijas reģionos. Otrs piemērs ir patriotisks koncerts, kuros populāri mākslinieki atskaņos speciāli svētkiem radīt unikālu jaundarbu. Vai šis ir tas, pa ko tu minēji, ka ideju konkurss, konceptu cīņa? Šis ir tas, ko arī reāli nozares kolēģi ir pateikuši aptaujā. Te ir stāsts par jaundarbiem. Šobrīd mums ir Latvijas dzimšanas dienas mēnesis, un mēs tiešām... Kas to ir teicis vēlreiz? Tā ir nozares aptauja. Jā, nozares aptauja. Nē, man šķistu, ka tas jautājums par, piemēram, šiem publiskajiem pašvaldību rīkotajiem pasākumiem arī ir jāskata caur to, kādi ir šie pasākumu mērķi. Un katrai pašvaldībai būtu jābūt, piemēram, kaut kādai atbildēji, ja, piemēram, ir tie pilsētas svētki, vai ja tas ir kaut kāds koncerts vai vienreizējs vai ikgadējs pasākums, tur ir jābūt kaut kādiem idejiem mērķiem. Es domāju, reāli dzīvē viņi neeksistē. Tās ir tradīcijas, tās ir iestrādes institūcijās, tas ir, teiksim, tikai tāpēc, ka 5 gadus kaut kas notiek, viņam ir jānotiek 6. gadu. Tā nav atbilde, kādēļ tērēt līdzekļus. Ja ir kaut vai mērķis sarīkot, teiksim, svētkus vai ballīti, tad arī tas ir mērķis, un tālāk tu, piemēram, meklē veidus, kā tu to vēlies izdarīt. Un tāpēc, pieņemsim, vajadzētu tomēr arī izbeigt no kaut kādas tās līdzinējās prakses, ka daudz kas tiek darīts un tiek tērēt līdzekļi tikai tāpēc, ka tas visu laiku tā ir darīts. Bet vai ir atbildes, piemēram, uz šo? Piemēram, tos budžets arī nav pareizi, ka tu tā saki, jo, piemēram, tie lielajām pilsētai, kā Rīgai, ja? Ja pilsētas svētki ir, viņi mēnesi notiek, un tas ir milzīgs pasākumu kopums, un tas nav runa par kaut kādu vienu atsevišķu koncertu, un arī Daugavpilī jau, tas nav gluži tikai runa par vienu koncertu, bet es domāju, ka nav vienmēr apakšā šī stratēģija, kas ar šiem pilsētu svētkiem vai šiem pasākumiem, ko katrs vēlas, teiksim, sasniegt, uz ko tas tiek veidots un kāpēc, jo tad jo vienā pašvaldībā ir kaut kas viens vērtīgāks, otrā ir cits, un tas būtu tikai dabīgi, ka
šīs lietas tiek iekļautas kaut kādās šādās aktivitātēs, un tad tu skaties, ko dara kaimiņi, un tad tieši tā tu izvēlēs kaut kādu savu stratēģiju, kur nekonkurē ar to un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas viss neeksistē, tie pasākumi vairāk ir tieši caur to, ka viņi vienmēr ir bijuši, un tas ir nepareizi. Un tad, kad no tā spēta iziet, un ja tu lietām tā pragmatiskāk pieietu, tad tu daudzus arī cits, tad vienalga, vai tas ir jaundarba konkurss vai cita darba, tad mēs arī, varbūt cits tājas pilnīgi kaut ko citu, jo, piemēram, svētkus var sarīkot dažādi. Piemēram, Skandināvā ir fantastisks modelis Zviedrijā. Tiem, kuriem ir bērni, viņi zina, un jūs nodarbojaties ar kaut kādiem sportiem, tad tautas, teiksim, amatieru sports skolas vecuma bērniem Zviedrijā katru vasaru milzīgam daudzumam sportu notiek pasaules un Eiropas, piemēram, Spartakiādas futbolā. Sabrauc, piemēram, 20,000 bērni no Eiropas futbola komandas, kuras 2 nedēļas sacenšās vairākās pilsētās, dzīvo skolās, bet arī šādiem pasākumiem ir atklāšana, ir noslēgums, ir balvas. Un tādā veidā, bet ko? Saprotiet, tas ir daudz plašāk spēja skatīties. Tātad tur ir pielietojums tai infrastruktūrai, kas citā laikā. Tas ir tas, kā lietām. Citās zemēs atkal citas lietas ir citādāk. Un tāpēc jau, man liekas, tā spēja tomēr uz lietām pastīties mazliet plašāk nekā visu darīt tā, kā ir bijis līdz šim. Tas ir pirmais, no kā vajadzētu mēģināt censties kādam izkāpt. Paldies. Šo mēs izgaidīsim un tiražēsim pēc tam tālāk arī. Pieliekot vēl vienu lietu klāt, šajā nostādzošais jautājums par kultūru piķi. Mūsu tēma ir atkarība, atbalsts vai savienība. Par ko dot jūs savu balsi šodienā un ko jūs gribētu nākotnē? Udi? Es teiktu, ka es domāju, ir visas šīs 3 lietas eksistē pašlaik. Tagad ir visas. Jā, es domāju, es domāju, ka ir daudz daudzās vietās tā atkarība ir diezgan liela, nebūs un tad nekas nenotiksies. Jā, tā ir. Ir labi sadarbības piemēri, kā mums ir sadarbības piemēri, jā, un atbalsts ir, es domāju, tas, kur ir iespējams, kad nekas nenotiktos pats no sevis tāpatās, bet tur ir ar mērķi sasniegt kaut kādus mērķus, ir tas atbalsts ir nepieciešams. Jā, tomēr, jebkurā gadījumā tā austrumu robeža mums ir jāstiprina, jebkurā gadījumā, jā, tad grozies kā gribi. Tā kā es domāju, ka tā nākotne ir būt, es teiktu, varbūt tikt vaļā no tām atkarībām un vairāk tiešām uz to sadarbību un mērķtiecīgu atbalstu. Paldies. Gin? Jā, es varētu droši vien Uldim piekrist. Man piebilst, teiksim, ka producentu savienība patreiz arī runā ar pašvaldību kultūras iestādēm par šo problēmu, un es ceru, ka iespējams kādu risinājumu abām pusēm pieņemamu laika gaitā mēs atradīsim. Un otrs, ko es vēl gribēju teikt, tas gan vairāk par iepriekšējo tematu ir, ka neesam mēs šeit Latvijā ļoti atšķirīgi kā Baltijā, arī Lietuvā un Igaunijā nozarei. Šī ir problēma, šie bezmaksas pasākumi pilsētās. Tā kā tā ir tāda, var teikt, kopēja tendence mums jau. Jā, Austrum Eiropas kopēja tendence. Jā, viņi arī par šo runā, jo nav tā, ka mums saka, mazliet ir jostas jāpievalk, kā saka, jā. Viņiem ir tieši tas pats. Igauniem ir īpaši šie brīdi. Eģu, 3 punkti. Atbalsts, atkarības, savienība, kultūra piķī. Visiem novēlu būt pēc iespējas mazāk vai būt vispār neatkarīgiem no jebkā, un atkarība nav labs vārds, izņemot no mīlestības, protams. Skaidrs, ka par sadarbību un savienību es ticu, ka mēs esam pietiekami daudz gudru cilvēku šeit apkārt, kas šo var sakārtot, un ka šī pašvaldības kultūras lieta var iet tālāk kā privātam sektoram ar mērķi attīstīt tos pašpilsētas svētkus, ar mērķi gūt pēc iespējas lielāku pienesumu, bet neveidot konkurenci privātam producentam. To var izdarīt. Tas nav neiespējami, ir jāgrib. Jā, paldies. Git? Man liekas, es jau pieeju. Paldies. Jā, Aju? Man tāds vārds ienāca prātā, kas liekas atbilstošs tam, kā es to redzētu, šīs te problēmas risinājumu, tas ir samērīgums. Un, protams, ka tā ir sadarbība. Un Liepāja ir lielisks piemērs, manuprāt, tas, kā to var veiksmīgi risināt. Protams, vienmēr var vairāk, bet man šķiet, ka Liepāja tiešām šajā ziņā ir tāds, uz ko piemērs, no kā mācīties.
Paldies. Noslēgumā nedaudz mēs izlacam ārā no kultūra piķa. Šī brīža otrais tāds karstais jautājums, jau labu laiku viņš griežās. Futbola stadions, es lieku slīpsvītru, funkcionāla telpa, kur būtu ne tikai sportam, kultūrai un visām citām lietām. Šobrīd tiek lēmts par stadionu Lucavsala, aktīvās atpūtas dēļ vairs nesot prioritāti. Izskan atpakaļ Skonto stadionu pārbūvu, pēc būtības tur vienkārši viss jānojauc un jāuzbūvē pa jaunu. Jā, pirms tam vēl no Krievijas pilsoņu jāatpērk apmēram pa 20 miljoniem zem un viss, kas tur ir. Skanste, Blīvas pilsētas centrs, aktīvas satiksme, tāpat laikā IZM īpašumā ir 10 hektāru liels zemes gabals Ķīšezera krastā, degradēta Alekšņa karaskola, tā teritorija. Vai tā būtu jūsuprāt laba vieta stadionam, slīpsvītra, vietai, kur rīkot pop koncertus, rock koncertus un visu pārējo? Savu profesionālu skatu iedodat. Jo tas, ko es tagad nosaucu par šo teritoriju, kas ir Ķīšezera krastā, tas ir pietiekoši jauns parādījies uz tādas kartes. Hei, mums arī ir šāda vieta. Ģirt, ko tu saki? Jā, Personīgās tavas domas. Jā, es par stadionu jau esmu vairākas reizes izteicies. Jā. Un, es domāju, ka vietas izvēle ir jādod profesionāļu rokās. Profesionāli šajā gadījumā ir pilsētu būvnieki, pilsētu attīstītāji. Un, protams, ka pasaules prakse šajā jautājumā ir diezgan konkrēta. Un, teiksim, kad šādas infrastruktūras objektus būvē milzīgs, tad faktiski ar viņiem tu tā kā mēģini iedzīvināt kaut kādas jaunas teritorijas, jaunas neapgūtas teritorijas. Nākamais, protams, ir ārkārtīgi svarīgs šis saimnieciskais aspekts, jo šie lieli objekti un tur ir ļoti jāspēj izsvērt, tātad, ko būvēt, cik lielu būvēt, kam viņš būs piemērots un kā viņš apkalposies. Un šeit no koncerta viedokļa tā vieta ir sekundāra. Galvenais, lai viņi ir pragmatiski un kvalitatīvi, teiksim, izvēlēti saistībā to, ņemot vērā visus šos tiešām nepieciešamos faktorus no profesionāļu viedokļa, nevis tādēļ, ka kādam tā liekas. Un to profesionāļu gadījumā es saku, šie pilsētu būvnieki un attīstītāji. Otra lieta, tas, kas pasākumu rīkotājiem ir diezgan vienkārši. Tur ir ļoti ārzem koncertiem ir atslēgbus kapacitāte, un tam ir jābūt no kapacitātes viedokļa vismaz lielākajam stadionam Baltijā. Ja? Ja viņš nebūs lielāks kā Kaunijā, tad mēs nevienu koncertu vairāk nedabūsim uz Rīgu. Paldies. Viss. Mums, Paldies. Es domāju, no tāda viedokļa nav tur citi jautājumi, kas mums būtu jākomentē. Paldies. Kolēģiem kaut kas piebilstams par šo? Es laikam es palaidu kaut garam Ķīšezera krastā. Jā. Man vienmēr liekas, Ķīšezerā. Man vienmēr liekas, Arī forši apbūvēt ezera krastus, tas ir feini, bet es tiešām nezinu, galvenais, lai šī jaunā būve, ja viņa arī būtu, lai viņas izmaksas ikdienas uzturēšanas attaisnot sevi, un lai pasākumu organizatoram tas nav lielākā izmaksa tāmē, lai būtu jēga to lai tas izmērs būtu tik liels, lai pasākumu organizators varētu atļauties taisīt tur koncertu un tā biļešu cena nepārsniegt to, ko cilvēki var maksāt. Ja to visu var sabalansēt, būvējam lielāko ne tikai Baltijā, bet Eiropā. Ejam uz priekšu. Ja to var salikt kopā, to visu Excelī, es nezinu. Jā. Pie katra baseina pa stadionam vai ezeru. Apmēram. Es mazliet oponēju, Ģir, tevis paustajam par to, ka šādi objekti ir jāplāno pilsētu plānotājiem un šīs nozares speciālistiem. Man gribētos teikt, ka ir jāuzrunā arī tie nozares profesionāļi, kas tur kaut ko darīs. Tāpēc man būtu pretjautājums, vai kādu no jums uzrunāja brīdī, kad tika projektēta Meža parka estrāde? Jā, vai kādā no jūs piezinījumu? Jums runāja? Super! Es nerunāju. Izcili. Meža parku mēs bijām par jaunu, bet par stadionu tiešām daudz konsultējas ar mums. Mums zvana, jo tajā aspektā, loģiski, ir viņiem vēlme, stadionu ziņā ir visiem stāst, vai varēs kādu koncertu, vai varēs rīkot tur koncertus, un tas ir tas, par ko tāpēc mēs savu viedokli esam formulējuši. Tur, protams, ir tos konto, priekš Latvijas mums kā pilsoņiem, nevis kā industrijas profesionāļiem, ir svarīgi, lai Latvija atkal neuzbūvē kaut kādu dārgāko objektu. Un te jau ir tas saimnieciski svarīgais moments, ka tam ir jābūt racionāli attīstītam projektam.
Jo nebūsim, tas mans kā pilsoņi, nevis kā beigam kaut kādam profesionāļi, tiešām, tā ir Latvijas problēma, ka ļoti daudz projekti kļūst par pārmaksātiem, kas īstenībā no otras puses nevajag arī uz to skatīties ar ārprātīgu sev plicināšanu, tāpēc, ka pēc 5-10 gadus vēlāk šie projekti tāpat vairs nav dārgākie projekti, jo tajā brīdī, ja tu sāktu būvēt kaut vai par adekvātam, tas tāpat būtu dārgāk, inflācija visu to sadārdzinājumu noēd, un tāpēc tas bet ko tas nozīmē, tā racionālā pieeja arī tev nodrošina to, ka tu būsi izsvēris pēc iespējas vairāk aspektus Un ņemot vērā Latvijas pieredzi, tad mums būs stadions, tad, kad Rīgā būs, pēc tam būs arī Cēsīs, Ventspilī, un tad mums būs katrā lielajā pilsētā stadionam. Forši. Kā Ventspils, mēģinās pārsist Rīgu. Vēl arī es tas. varētu vēl piebilst, teiksim, ka noteikti ir jāpārdomā pieejamība, teiksim, transporta infrastruktūru, ko īpaši jau pilsētas speciālisti ilgtermiņā labāk saprot, lai nav tā, ka mums pēc tam būs arī jāievelk pašiem savus tramvaju sliedes uz šo norises vietu. Tas tā kā Meža parks ir lielisks piemērs, kur tā kā ir uzstādījums no pilsētas puses, ka jāveicina pasākumu noris, pēc iespējas vairāk vajadzētu rīkot pasākumus Meža parka lielajā izstrādē, bet iebraukt Meža parka teritorijā nedrīkst, vai tikai ar speciālām atļaujām un noteiktā skaitā. Tas tā kā ar vienu roku lūdzu, ar otru, nē, paldies, nenāciet. Es varu piebilst, teiksim, ka man liekas, ka viss tā, stadiona sāga, kura turpinās jau, gadus 10, 20, ir iegājis kaut kādās pavisam nepareizās sliedēs, jo arī ar mums ir runājuši, bet es tādā pēdējo laiku vēsturē kā tādu ļoti pozitīvu piemēru atceros, varbūt tāpēc, ka tas ir privātais kapitāls, atkal nav kaut kādas dīvainās naudas. Tas bija Hanzas Perons, kurš savu laiku aicināja praktiski visas rīkotājs tehniskās kompānijas un kopējā sapulcē, kas man liekas bija diezgan gara, kārtīgi viss izklaušanāja un nonāca pie kaut kāda slēdziena, kam ir jābūt, jo lielos vilcienos jau, piemēram, mēs ar ģirti, ja mēs runājam starptautiskiem māksliniekiem, teiksim, jau apmēram kaut ko vienu to pašu, bet tur ir jāsalīdzina un jāsaliek. Nevis tā, tagad vieni kaut kādi cilvēki iet pie vieniem, citi cilvēki iet pie citiem. Es nezinu, kas tur vispār notiek. Paldies, Gins, perfekti, jā, paldies. Uldi? Nē, es tur pie tā paša iepriekš pieminēt arī, ka tas plānošana speciālistiem jāuzdod, bet man liekas, tas būtisks arī jāņem tajā plānošanā tie aspekti arī, tieši tā pieejamība, man liekas, tas ir viens no kritiskākiem, kas, ja noliks nepareizā vietā, tev būs jāizbūvē tik daudz infrastruktūru tam visam apkārt, un tas atkal, bieži vien jau tas objekts nav tas dārgākais, bet apkārt tā visa infrastruktūra ir dārgākā, un tas uzgulstās virsū uz to, pēc tam jāatpelna tam nabaga vienam objektam, tas, kas tur sabūvēts viss apkārt ir, un, tāpēc es domāju, ka tā pieejamība ir svarīga, Meža parks mēs zinām, cik sarežģīti ir transporta tur ir, un, tas jāņem viss ārā, Jā. Man nācies būt sarunās pa Meža parku, Rīgas meža, tur pretī ir tā rekreācijas zona, īpaši aizsargājumi, tad atkal tas, ko teica Aija, aicina rīkot, bet saka, tā nevar iebraukt, jā. Tur ir tā sadursme. Viņi nav tikuši galā šo jautājumu, bet tas īstenībā saimniecisks tehnisks jautājums, kā jāatrisina. Ģirdi gribēja piebilst kaut ko. Es gribēju piebilst, ka lielus futbola stadionus pilsētas centrā gan nebūvē. Tas tāda remarka. Bet jūs tā brīnaties, tā arī ir. Jo, piemēram, stadionam jau kāda problēma. Stadions nav objekts, kurš strādā katru dienu. Jā. Tas ir objekts, kurā pasākumi tomēr notiek salīdzinoši regulāri. Es domāju, to gadījums, kurš profesionāls teiks un piekritīs tam, ka tu, teiksim, milzīgi gigantisku objektu, piemēram, noliec pilsētas centrā, bet tur varbūt notiek, piemēram, 15 vai 10 pasākumu gadā. Tas tā ir. Un tā piekļūšana jau nav slikti, protams, ka viņa ir, tukšā vietā būs jāpievelk infrastruktūra, bet šie stadioni jau nes to attīstību līdzi. Tur būs ar laiku visdrīzāk, ja tas tiek uzbūvēts tukšā vietā, tad tas apaug ar moliem, ar kaut kādiem viesnīcām, tev, teiksim, pārkingu, varbūt pasākumos, tev vajag, tas pārkings ar stāv tukšs, bet tāpēc ir kaut kāda tirzniecības centru tuvumā, kur ikdienā izmanto tās pašas autostāvvietas, un tas jau ir komplekss un ļoti tāds daudz sarežģītāks veidojums, un nevar izraut no konteksta kaut kādu vienu lietu, un vieta, kā tur aizbrauks, man patīk, nepatīk, pie ezera, ne pie ezera, tas smieklīgi. Ar skatu uz ezeru, tas skan ļoti labi. Bet vēl jau arī tas, ka tas ir futbola stadions, un lai tajā futbola stadionā būtu iespējams uzbūvēt koncertu, jo mums tur ir jāiebrauc ar smagajām fūrēm un jāieved
skatuves tehnika, un bieži vien visbiežāk pa šīm te skrejceļiem vai zālēs vispār tur jau nedrīkst neko vest un tā, tāpēc tas ir tāds daudzfunkcionāls, ne tikai futbola stadions, un tas tad ir maksā kosmosu, un tad... Bet redziet, šī lietā jau divritenis nav no jauna jāizgudro, un ja vietējie mēģinās izgudrot, tad tas viss nonāks pie ļoti slikta rezultāta. Futbola stadioni ir ļoti daudzās pilsētās mums te pat tūmā apkārt, un galu galā, ja tādā līmenī tur nepārņem elementāru pieredzi no eksistējošām lietām, bet visu mēģina radīt pats, tad, protams, ir lielas iespējas uzkāpt uz daudz grābekļiem. Jā, es tev bišķiņ iesmējot par šo tematu, turpinot arī vieni no futbola cilvēkiem, kur runāja ar mums, vēlējās, lai mēs tiekamies ar angļu arhitektu kompāniju, kurai esot pieredze būvējot daudz stadionus Anglijā, viņi gribot parunāties ar mums. Es vienkārši nesapratu, mēs atteicāmies, ko parunāties, ko mēs varētu pateikt arhitektu kompānijai, kura ir jau ar ļoti lielu pieredzi. Tur kaut kas tur, man liekas, nav īsti visu to pasākumu. Labi, aizdomēna. Izskaņā, runājot par nākamo gadu jau skatāmies, kādas Latvijā jūs jau zinat, paredzat tad fundamentāls pārmaiņas pasākumu organizēšanas norisēs, kas skars gan skatītājus, gan jūs kā organizators. Vai jūs jau zinat kaut kādas spēles noteikumus, game changers saucamās? Vai visi mierīgi? Ja visi mierīgi, tad mēs ķeramies pie. Tad nekas nemainīsies industrijā. Neliks biļetēm. Pastāst, ko mēs nezinām. Es gribēju jums pajautāt, ko jaunas glāzes. Es zinu, ka es biju Tallinā uz AC/DC koncertu, runāju ar Latvijas sēdinātāju, kas bija tur, kas bija forši, latvieši. Un runājot ar viņām, viņi saka, klausies, depozīti trauki. Es saku, kā depozīti trauki? Depozīti glāzes, es jau sapratu, jau viss jautājums nav. Viņi saka, nē. Tūtās mēs iesim uz depozītu traukiem. Un tad es domāju, kāds tagad tā būs. Es tagad noklausos to dziesmu, es apēdu to savu šķovētu to kāpostu, to sardeli, to kečupanu no šķīvu, un tad es stāvu ar viņu. Jā, tu ej nodot savu šķīvi. Glāzi ieliec kabatā, bet šķīvi tad to kečupanu nebāzīs aiz biksēm. Kā tas dzīvē būs tagad? Depozītu trauki. Es nezinu, bet mēs tavā raidījumā, man liekas, nepabeidzām to tematu, jo tieši tu šo piemēru pēdējā minūtē stāstīja tam depozītu klāzēm, bet bija labs sižets pēc visiem mūsu vasaras pasākumiem panorāma uztaisīja. Tur ir drusku fars pilsētā, jo Rīgā tātad ir regulējums, pārējā Latvijā tas ir brīvprātīgi. Un šis regulējums skaidrs, ka viņu pieņem, it kā jau konsultējas ar nozari, tas ir tās mērķis, bet tāda Latvijas infrastruktūra tam nav gatava. Tā problēma, ja vi kāda nav, ja problēma ieviest jaunus ierobežojumus, bet, piemēram, lai izveidotu sistēmu, kura ir ērta, teiksim, visiem un varbūt arī neveido milzīgu sadārdzinājumu, par ko tāpat dienas beigās maksās apmeklētājs, tam ir vajadzīga galvenā problēma ir mūsu mazais tirgus. Tad mūsu mazajā tirgu nav pietiekami daudz lielu pasākumu. Līdz ar to nevienam komersantam nav interese veikt ieguldījumus, lai izveidotu, piemēram, sistēmu, kur šīs glāzes var mazgāt pietiekamos daudzumos un arī, piemēram, nodrošināt visu šo glāžu savākšanu, depozītu sistēmu, sakarīgu, kur varbūt, nauda atgrieztas nevis 3 dienās, bet 1 un tam līdzīgi. Tā problēma ir mūsu tirgus izmērs un lielajiem pasākumiem, mazam pasākumam, kas ir daži tūkstoši. Protams, ir vienkāršāk kaut kādas lietas ieviest, bet lielajiem pasākumiem tā ir tā problēma. Un protams, lēmumu pieņēmējs izvēlās pieņemt to, bet ja kaut kādus vēl papildus ierobežojumi nāks, tas tikai visu šo situāciju sarežģīs, padarīs. Mēs redzam, tā ir tāda Rīgas pasākumos problēma, šīs rindas un tā došana, un cilvēkiem ir nevajadzīgs arī, jo viņi arī, tas ir jauns, viņi neuzticās, ka tā nauda viņiem iekritīs atpakaļ tajā bankas kontā, un tas ir beigās kļūst par milzīgu apgrūtinājumu, jo infrastruktūra tam nav gatava. Kāpēc nav? Tāpēc, ka mēs esam tik mazi, ka neviens neveiks tos ieguldījumus, tev būs tie visi ieguldījumi jāatpelna ar dažiem pasākumiem, līdz ar to tas pakalpojums kļūst tik dārgs, ka tā kļūst par, pieņemsim, dārgāko depozītu sistēmu Eiropā, bet tam ir tā kā, šeit ir racionāls izskaidrojums, kāpēc Paldies. Tā ir problēma. Tad šķīvi nebūs? Es ceru, protams, nē. Jā, labi. Ja šķīvi nav, tad mēs pievēršamies jums, dāmas un kungi un kolēģi. Labprāt iesaistīt jūs mūsu kopīgā sarunā. Drīkst jautāt
Gandrīz jebko. Pasties, kā te māju uzreiz. Nu, es atļaušos tad pieiet. Reku, pagams, mikrofons nāks. Kamēr nāk mikrofons, es iešu savējo. Jā, paldies, bija ļoti interesanti paklausīties. Arī pirmkārt tiešām prieks redzēt, ka arī šāds pasākums notiek un visi var savākties kopā un runāt par šīm lietām. Bet es vēlējos pajautāt par tieši šo te pašu komunikāciju ar pašvaldībām, kas ir šī te problēma, kad ir pa brīvu pasākumi. Vai jūs komunicējat ar pašvaldībām, ka ir šī te problēma, vai vispār to pašvaldību pasākumu producenti arī ar jums ir, vai notiek šī te savstarpējā komunikācija par to, ka tā ir problēma un kā to risināt vai kā to meklēt kompromisu? Nu, es jau sarunā minēju, ka Producentu savienība patreiz runā ar pašvaldībām par šo jautājumu. Un arī pašvaldību savienībā tas jautājums tiek pacelts. Un, ja es pareizi atceros, tad Ģirds jau Salcgrīvas laikā pozitīvsā jau runāja tos, pirmajos pozitīvos runāja skaļi par to ar pašvaldībām. Tā bija, vai ne, par bezmaksas pasākumiem. Nerunāja, tad es to nosapņoju. Nerunāja. Labi. Saņēma atbildi? Saņēma atbildi. Kolēģi? Labdien! Elmārs Keihris, esmu strādājis diezgan daudziem sporta pasākumiem, saistībā ar viņu ietekmi, kultūras pasākumiem, ar Putniņu kungu arī strādājam, bet gan ne Latvijā. Jo skaidrs, ka ir biļešu izmaksas pasākumu apmeklētājiem, bet papildus, jo ir restorāni, viesnīcas, pirmkārt gan jābūt gan pašiem restorāniem, gan viesnīcām, kur cilvēkiem tērēt naudu. Bet kāpēc mūsdienās īpaši sporta, mūzikas pasākumi biežāk nekomunicē ar sabiedrību vai nozari un pat ar valsti par viņu ekonomisko ietekmi? Jo papildus skaidrs tikai tam lielajām foršajām pasākumam ir vesela nozara, kur papildus apakšā tiek stimulēta un vispārējais. Un īpaši notiek stadionu būvniecība, es diezgan labi pārzinu metodikas. ASV tā ir pirmā lieta, ko vispār analizē, cik lielām ielām jābūt, kur būs viesnīca, kur būs tas. Vienkārši, kā mēs varētu nākotnē skatīties, jo skaidrs, ka ārvalstu viesi atnes diezgan daudz naudas līdzekļus, vietējie reģioni vienu otru attīst. Bet kā tiešām sabiedrībai parādīja, ka izmaksas pasākums nav tikai vienkārši laba laika pavadīšana, tā ir, protams, arī kultūra, bet tur tiek apakšā attīstīt veselu kaut citu biznesu. Pirmkārt, gan paši skatuves cilvēki, bet arī viesnīcas, restorāni, transporta industrija un vispārējais. Es varbūt negribētu teikt, ka nenotiek ar valstu komunikācija. Ir šī LIA programma, liela pasākuma atbalstam, par kura tika mocīta, negribu tagad samalot, 3, 4 vai pat 5 gadus. Un man jau sāk likties, ka varbūt pie kaut kā viņa ir nonākusi, bet tad Latvijā parādījās straume. Kā rezultātā lielākā daļa programmas aizgāja kino, kas ir pareizes, man nav nekas pret to, bet beigās viss šī programma, visi šī iestrādētie noteikumi tika tik tālu samocīti, kad reāli lieliem, piemēram, koncertiem, kuri uz šejien var atvest daudz ārvalstu apmeklētājs, kuri šeit atstās naudu, vienkārši nav iespējams vairs pieteikties. Jā, jāatzīst, mēs tiešām esam inerti uz tādu mirkli kaut kādām izmaiņām. Vai arī reaģējam uz pieprasījumu, kas ir ļoti bieži. Salīdzinoši, piemēram, Igaunijā ir liela pasākuma līdzīga programma. Es neatceros, kāds teicies. Viņi ir vienkārši kā 2 pirksti salīdzinoši. Mums viss tās atskaišu formas ar auditiem priekšā un beigās vienkārši nerada patiešām vēlmi veltīt tik lielu administratīvo resursu, lai piesakoties šiem konkursiem. Kā es teicu, mēs nevaram to nemaz pieteikties, ja? Bet ja varētu, tev ir jāalgo vēl kaut kādi cilvēki, kur tev gatavos pēc tam atskaites, taisīs kaut kādas pētījumus un kaut ko Precīzi, atsevišķi administratīvais štats vēl viens vienkārši vai 2. Jā, paldies. Kolēģi, mēģinu jūs saredzēt. Mums aizmirēja kolēģis, ja? Paldies mēģinām. Sveiki! Mani sauc Niks Jakovicks, pats no Salcgrīvas. Paldies Majora kungam par pozitīvu Salcgrīvā, tāpēc arī pats strādā industrijā. Bet no šīs sarunas izejot, es secinu, ka jūs vēlaties, lai šīm pašvaldībām šis budžets mazliet tiktu piegriezts, vai vispār pasākumu vai pašvaldībās nenotiktu. Respektīvi, no politiskā viedokļa skatoties, ka turīgie tiek turīgāk paliek un šie nabadzīgie paliek nabadzīgāk, respektīvi,
ja es pieņemu bērns uzaug nabadzīgākā ģimenē, viņam nav, piemēram, liekas naudas apmeklēt pasākumus, tad nogriežot šo pašvaldību budžetu, viņam arī nav iespēja apmeklēt šos kultūras pasākumus, un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka valstī kultūra netiek attīstīta. Tad kurš šeit ir tā atgriezniskā saite šeit diskusijai? Paldies! Paldies! Jā, droši vien jāprecizē, mēs jau runājam daudz par šo kultūras pieejamību un to funkciju, ka tu nevari uz to skatīties tā, ka visi tie pasākumi ir slikti. Ja? Manuprāt, skaidri izskarenēja tas, ka tieši tas veids, kā šie līdzekļi tiek iztērēti, ir tas svarīgākais. Un, piemēram, tos pasākumus, ko spēj rīkot privātie rīkotāji, tos vajadzētu vairāk stimulēt, lai rīko privātie, un pašvaldība tikai tajā līdz piedalās. Savukārt pašvaldība, protams, arī rūpējas, lai savā reģionā, pakļautībā, protams, šī kultūras, tāpat kā citu pakalpojumu pieejamība, viņa saglabājas, bet tas jautājums nav tāds, tā kā, teiksim, balts vai melns, vai tikai jā vai nē. Tur ir, teiksim, tas vēlns slēpjās detaļās, kā tas ir viena bieži. Un, protams, ka pašvaldībai, ja mēs paņemam tādu galējo piemēru, viņiem nav jāaicina uz savu vietu, uz savu pilsētu, mākslinieks, kurš Rīgā spēlē, 10 000 cilvēku koncertu pa biļetēm un pie sevis jārīko par brīvu. Tāda pasākuma droši vien ir tas ir tas, par ko ir tā diskusija, un tas ir tas, par ko ir tas strīds, un kas kaut kādā veidā kropļo konkurenci, kas arī ir pretrunā ar diezgan izteiktiem, teiksim, pamatprincipiem tādā sabiedrībā, kā mēs Eiropā dzīvojam. Jā, es domāju, ka to var salīdzināt arī tādā veidā. Pašvaldības necep maizi, nebrūvē alu, neražo gāzi. Kamdēļ pašvaldībām ir jārīko komerc koncerti? Tas ir jau viens no būtiskiem jautājumiem. Jā, bet arī paši mākslinieki jau veicina to, ka tas tā var notikt, jo viņiem, protams, kāpēc neuzspēlēt 5 pilsētas svētkus vienā vasarā un par ziemu un rudeni, es domāju, pēc tam. Jā, un pēc tam ir problēma ziemā, ka nevar savu koncertu pārdot. Jā, bet Jā, es šo dzirdēju no pašiem māksliniekiem. Ja visu vasaru nospēlēt pa visu valsti pa brīvu, un tad pēc tam tā ir. Tā ir. Kolēģi, jā. Sveiki. Paldies par šodien, ļoti interesanti. Nezinu, vai īsti jautājums, bet priecāšos dzirdēt par kādu jūsu komentāru attiecībā par to, vai jūs esat domājuši par to, kas ir īstenībā jūsu apmeklētājs. Ja skatāmies Latvijas kontekstā, jums ir 1,8 miljonu cilvēku iedzīvotāju, vai viņi visi ir pasākuma apmeklētāji pirmām kārtām, kas ir tas procents, jo manuprāt tā īsti nav. Un vai, ja tā domājot par pašvaldību organizētajiem pasākumiem, tad man šķiet, ka tās ir vairāk domāts lielākoties cilvēkiem, kas ir ģimenes un bērni. Jautājums, vai viņi aiziet uz privātajiem koncertiem un pērko šīs biļetes, vai īstenībā šis pašvaldības rīkotais pasākums ir tā opcija viņiem iepazīties ar dažādiem šiem māksliniekiem, un īstenībā viņi nemaz neaiziet, un līdz ar to jūsu organizēto pasākumu auditorija ir pavisam cita. Ja, piemēram, domājam šogad par Rīgas svētkiem, un konkrēti es varu runāt, piemēram, par Uzvaras parku, tad tā auditorija, kas mums bija jāpiesaist, vairāk bija jaunieši, vai tie bija jaunieši, kas atnāca uz to pasākumu, jo programma bija domāta priekš viņiem, es domāju, ka nē, bet tajā pašā laikā piesaistot konkrētu mākslinieku, mēs iepazīstinājām arī gan vecāku somītis, gan citu auditoriju ar tādu, kurus viņas nekad nenopirktu biļeti, bet iespēja bija aiziet un paklausīties un teikt, īstenībā šis kas ir Ansis, ir īstenībā nenormāli kruts mākslinieks, un viņa teksti ir arī 70-gadīgam cilvēkam, ko paklausīties. Tā kā jā, tas vairāk jautājums par to auditoriju, jo man šķiet, ka pilsētas pasākuma auditorija atšķirs no tā, ko piesaista privātie, un savukārt pilsēta nekad, es nevaru teikt nekad, bet lielākoties neaicinās kaut kādu ārzemju mākslinieku. Vismaz man tā šķiet. Jā, paldies. Paldies tev. Remarka? Tur tas risinājums būtu tāds, ka
Nu, ja tie mākslinieki būtu arī tie, kas ir komerc pasākumos uzstājās, tad tiešām ir jāņem tā ieejas maksa, un tad tie sabiedrības slāņi ir jāatbalsta, bet tieši konkrēti šie slāņi, jo tehniski risinājumi ir, ka var tiešām vai masturīgajiem, vai ģimenēm ar bērniem, vai kaut kas tad nopirkt to biļeti, tā pašvaldība viņam nopērk to biļeti no šī pasākuma rīkotāja. Tikai te mēs atgriežamies pie tā jautājuma par to biļešu kontroli un par pieejamību, žogi un apsardz. Jā, es jau papildinot kolēģis te pausto komentāru ar tām nelabvēlīgām ģimenēm, ko mēs saprotam, ka sociāli neaizsargāts. Mums ļoti daudz, kas izkrīt cauri filtram. Es ieaušu piemēru, māte ar 2 bērniem, vientuļā māte, un viņa nosacīta ir laba alga, bet viņiem grūti iet, viņi nevar pacelt aiziet. Un viņi neiet nekādos masturīgo filtros. Un mums ir ļoti liels šis slānis. Es domāju, ka tu pat varbūt par to slāni varētu runāt tā aktīvāk. Tu drīkst pakomentēt pretī. Protams, tiešām nerunāju par masturīgajiem ģimenēm, bet vispār, kad pilsētas svētki ir vairāk domāt ģimenēm ar bērniem, ja mēs domājam par to pārējo sadaļu, tad tas viens koncerts, vakar koncerts nav tas galvenais. Tajā pilsētas svētkos mēs domājam vairāk par to, kas vēl tiek nodrošināts, kas ir vairāk tiešām bērnu auditorijai arī. Un tad varbūt tas viens koncerts ir tas mega mākslinieks vai kā tam līdzīgi. Bet vairāk tieši domājot par to jūsu auditoriju, vai jūs esat paši pētījuši, mēģinājuši izzināt, vai tā, kas ir īstenībā pilsētas svētku auditorija, ir arī jūsu auditoriju, jo es nevaru teikt, tā ir tikai mana subjektīvais viedoklis, kas saku ne vai jā, jo man šķiet, ka tie jaunieši vairāk un jaunie vecāki ir tie, kuri vēlās vairāk iet uz šādiem ārzemju māksliniekiem, ko jūs savukārt atvedat uz šajieni, un līdz ar to mēs īstenībā spēlējam 2 dažādās tādās mērķa auditorijās. Bet tas, kas mēs runājam par samērīgumu, tas nozīmē, ka tiešām tā programma visa var būt un nav jau uzliek beigās tas megastārs tajā pilsētas svētkos. Mēs jau nesakam, ka nav jātaisa vispār pilsētas svētki. Tas samērīgums ir vienkārši nenormāli sadārdzinās, ja ņem kaut kādas lielākas zvaigznes, sadārdzinās tas pasākums. Jā, un īpaši jau no tā tieši vietējo mākslinieku koncertu rīkotāji. Labi, šeit ir sagadījies, ka mēs varbūt vairāk esam starptautisku mākslinieku koncertu rīkotāji, bet, piemēram, Producentu savienībā lielākā daļa ir Latvijas mākslinieku vai kolektīvu koncertu rīkotāji. Viņi no tā cieši krietni vairāk, jo, piemēram, rīkojot kāda mākslinieka koncertu, es abstrakt runāšu, teiksim, jā, lai to sarīkotu uz komerc pamatiem, biļeti nevar būt zemāk kā, teiksim, 20-30 lati, eiro, piedodiet, kas nav vairs pēdējā laikā, es domāju, kaut kāda ļoti liela nepārvaram naudu, bet tepat laikā pašvaldība to pašu mākslinieku rīko, piemēram, ar 10 eiro biļeti, un līdz ar to tiek kropļota konkurence, un pašvaldība iejaucās jomā, ko var nodrošināt arī privātie komersanti. Atbildot uz jūsu jautājumu par to, kad kāds varbūt kaut ko neapmeklēt, tad pirms mirkļa jau es pateicu, principā tad jau pašvaldība var cept arī maizi. Es pieņemu, ka daudziem varbūt arī patiešām, un tā ir liela mūsu problēma sabiedrības, varbūt arī īsti nepietiek arī naudas priekš maizes. Tas ir ļoti grūts jautājums. Es mēģināšu atbildēt par to auditoriju, vai mēs pētam, piemēram, mēs pētam ļoti, un nepareizi ir iedomāties to, kad ir kaut kāda tāda viena kaut kāda liela masa cilvēku, kur, piemēram, nāk uz ārzemju koncertiem. Tas ir ļoti nepareizi, bet katram koncertam, pat latviešu māksliniekam, ir ļoti specifiska auditorija. Un, piemēram, tas nav tā, ka, ja, piemēram, tagad būtu kādā koncertzālē 3 dienas pēc kārtas, pieņemsim, mums tā attālinot skatoties, 3 populāri mākslinieki, un tad tāpēc visdrīzāk, vai tad pietiks cilvēki, kas nāk uz tiem koncertiem vai ko. Tad īstenībā tieši ļoti bieži var pārliecināties, ka patiesībā tās auditorijas tik ļoti spēja atšķirties, kad auditorija tātad ir ļoti, ļoti segmentēta. Arī šajos pilsētas svētkos mums nebūtu pareizi runāt par to, ka ir kaut kāda viena cilvēku, piemēram, daļa, kam tas ir domāts. Un tad veidojās tā problēma, ka tas, par ko, piemēram, es mēģinu teikt, ir, mums ir jāvienojas par kaut kādiem tiem principiem un problēmu. Un tas, ko droši vien šobrīd producenti mēģina norādīt, ir tas apjoms, tas pasākumu apjoms, kurš tomēr konkurē ar privāti rīkotiem koncertiem. Viņš proporcionāli ir ļoti liels.
Jo, ja mēs ņemam vasaru, ja mēs vērojam, cik ir pilsētas un cik veidojas, tur tu vari sākt saskatīt sakarības un sasaistības un saskatīt šo proporciju. Un proporcija rod. Nav runa, ka pēc definīcijas šādus pasākumus ir rīkot nepareizi, bet, kā es jau iepriekš puisim no Salacgrīvas teicu, vai ne, ka tas vēlns jau slēpjas detaļās, un tad, kad, teiksim, to problēmu analizē daudz sīkāk, tad tur tomēr parādās dažādi šie aspekti, un tāpēc, bet noteikti nav runa par to, un nevajag nepareizi saprast, ka mēs esam tā kā pret visiem pasākumiem par brīvu, pilnīgi noteikti nē. Ja mēs ejam šo ceļu un mēģinam saprast, kāda mērķi ar katru pasākumu tiek sasniegt un kāpēc vispār pašvaldība, kura kaut ko rīko, tad ļoti viegli droši vien būs nonākt pie secinājumiem, ka šie pasākumi absolūti netraucēs arī privāti rīkotiem pasākumiem. Un tā, bet auditorija noteikti nav tāda viendabīga kaut kāda masa, kā mums varbūt liktos, tā ir teātra auditorija, tā ir koncerta, tā ir sporta. Nē, katram māksliniekam, pat reperiem savā starpā ārkārtīgi atšķirās auditorijas latviešiem. Tas nav tā, ka Anča auditorija nāks arī uz Galanieku vai pat uz Viesulu. Tur visur ir atšķirības. Mūsdienās paaudzes mainās 2-3 gadu ietveros, jā. Un tas viss ir ļoti, ļoti segmentēti, un tāpēc tas nav tik tā vienkārši. Paldies. Papildināt, ka mēs auditoriju ļoti, ļoti pētam līdz pat tādiem sīkumiem, ka mēs varam redzēt, ka no sākuma tiek rezervētas 4 biļetes, un tad ir e-pasts biļešu tirgotājiem vai organizatoram, no cik gadiem ieeja ir bez maksas, un tad mēs, vai biļešu tirgotājs vai organizators raksta, līdz 7 gadu vecumam, ja neaizņem atsevišķu sēdvietu, tad jūs varat būt, un pēkšņi nopērk 3 biļetes tie paši, kas ir. Mēs pētam cenu kategorijās, jo mēs diferencējam, mēs ļoti, ļoti pētam, lai mēs varētu nākamajam pasākumam izveidot cenu gradāciju. Bet runājot par pilsētas svētkiem, kad mēs ieraugam to line-up, kas tur ir, tad gan ir jautājums, kam tas ir domāts? Vai tur kāds ir domājis par auditoriju, kāds ir skatījies savu pilsētu iedzīvotāju kaut kādu valodas vecumu un jebkādas citas grupas, tad tur mēs retāk redzam to spēju analizēt, un tas arī šauj mūsu kājā, jo tas Rosols nogalina 3-4 producentus uzreiz uz vienu nedēļas nogalē. Skarbi. Paldies, ja drīkstu. Paldies par jūsu atbildēm, es ļoti novērtēju. Es nevaru runāt, protams, par visām pašvaldībām, varu runāt tikai par to, kur es strādāju. Jā, ko es gribēju minēt? Paldies par atbildēm. Jā, domājot vienkārši par to cilvēku skaitu, cik mums ir Latvijā, 1,8 miljoni, tad mēs visi spēlējam uz tiem 1,8 miljoniem. Jautājums par tie, kurš tad īsti ir apmeklē. Un paldies par to, ka jūs piesaistat tādus māksliniekus un arī par to, ka jūs organizējat, jo mēs jau esam, man gribās teikt, tāda sadarbības partneri vairāk nekā kaut kāda konkurenta. Tā kā, jā, paldies. Paldies Rīgas pašvaldībai. Es pareizi sapratu. Paldies. Tak viss savien beid, mēs tu neķers kreņķi tagad, mēs neiesim tagad, tev nemeklēsim. Tad miljons latu jautājums tagad, ja? Ja mēs pārējām uz citu valūtu, tad paliekam pie šīs valūtas. Tā jau mums mīļa ir. Labvakar visiem. Labvakar. Man nebūtu tik daudz jautājums, kā viens komentārs. Es tomēr gribētu sliekties uz to, ka koncerti, pasākumi, teātri izrādes, tā ir prece. Un nejauksim lūdzu 2 lietas, ko mēģina arī pašvaldību pārstāvji vienmēr uzsvērt, ka viņi nodarbojas ar kultūras nešanu sabiedrībai. No vienas puses tas ir tā it kā ir, bet tik un tā viņi izmanto preci, lai sasniegtu kaut kādus savus viņiem viens zināmos mērķus. Mēs maksājam nodokļu naudu valsts budžetā kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Un lai katrs pašvaldības vietējai komunai būtu, kur aiziet nodarboties ar dziedāšanu korī, tautas dejām, jebkurām citām aktivitātēm. Par šīm lietām mēs maksājam naudu. Un arī pilsētas svētkos es tomēr gribētu sagaidīt, ka tas varētu redzēt, par ko es esmu samaksājis savu naudu. Nevis nodarboties ar preces degradāciju, jo jebkura prece, kur sāk tiek dota pa brīvu, viņa degradējās. Un tas, kas notiek šobrīd Latvijā, tiek degradēta prece, mūzika. Viss. Paldies par komentāru. Ļoti definitīvi.
Pilksiet klāt, kolēģi, kaut ko? Piekritīsim. Piekritīsim. Ārā folkloras kopā arī piekrīt. Ja, nu noslēdzam ar tevi, te, kolēģi. Jā, es vēlējos vienkārši papildināt to, ko es iepriekš teicu. Vai caur šo komunikāciju jūs redzat, ka tiks rasts risinājums un varēs tas izbalansēsies tiem pilsētasākiem šai sarunas, vai ir vērtīgi, vai tur ir progress viņās? Cerības zūd pēdējās. Bet mēs teikt, arī cerība ir tuvākais ceļš uz vilšanos. Arī tā mēdz teikt. Bet es ceru, ka jūs saklausījāt, ka neviens no mums nav neapmierināts ar sadarbību ar pašvaldību. Taisn otrādi, mēs varam nosaukt ļoti daudz labus piemērus mums ikdienas darbā. To nevajag uztvert kā kaut kādas, bet mēs redzam, ka tas var notikt labāk. Un ājai taisnība par komentāru tikko. Nē, nu man šķiet, ka tā diskusija ir veselīga, un tas ir normāli, ka to runā, tā ir tāda normāla sabiedrības arī, pazīme, ka šādā veidā jau tiek definētas problēmas, tiek mēģināts konstatēt, vai tā ir vai nav problēma, un tieši jau šāds formāts ir tas veids, kā noteikti to noteikti vajag uzskatīt, ka tas ir ļoti veselīgs process, kas šobrīd notiek, un tad redzēsim, es domāju, ka, jo viņš, man liekas, ja par to runā, kaut kāds jau risinājums būs, un kaut ko arī vienmēr tirgus dabīgi pats regulē, ja? Bet pats galvenais man šķiet ir to neuztvert ar tādu negatīvu pieskaņu, kas mums tagad notiek. Nu nē. Paldies jums, mīļie. Dāmas un kungi, par kultūru piķi runāja un sprieda grupas prāta vēda menedžera Ajauškāp. Viņi paldies. Koncerta pozitīvs un festivāla rīkotājs, koncerta zāles Palādi un Rīga līdzdibinātājs Girts Majors. Kustības dziesma dejo, dzēja skan, idejas autors un producents Eģis Arums. Koncerta organizators L-Tip Agency, valdes loceklis Gints Putniņš. Gint, paldies. Un festivāls Summerside organizators Uldis Pabērs. Paldies. Kaut kur pa kultūru piķi takām es vedu jūs, Aivis Ceriņš. Paldies jums sirsnīgs.